Laipni lūgti Švenk Latvija raidierakstā Domu Deglis. Šeit mēs runājam ar dažādu jomu ekspertiem par aktualitātēm un aizraujošām idejām, kas iedvesmo, palīdz augt un attīstīties. Ieklausies, domā un iededz savas idejas kopā ar mums. Sveiki, klausītāji! Šodien ar jums esmu es Ieva, un šodienas sarunas tēma ir kritiskā domāšana un mēdīpratība. Kremļa propaganda kļūst arvien spēcīgāka, un arī Latvijā dezinformācija ir nozīmīga problēma. Kā attīstīt spēju atpazīt viltus ziņas un kritiski izvērtēt informāciju? Lai šo atbildētu, šodien pie manis ciemos ir Edgars Lapiņš, kritiskās domāšanas pasniedzējs Rīgas ekonomikas augstskolā, marketinga un stratēģijas vadītājs bankā Dānijā, kā arī Skeptika kafē zinātnes un kritiskās domāšanas projekta dibinātājs. Lūk, viņš mums palīdzēja saprast to, kā kritiskāk domāt un palīdzēt mums navigēt šo sarežģīto informācijas pasauli. Čau, Edgar! Čau, labrīt! Tāds ļoti ambiciozs pieteikums, kaut kā mēģināšu. Jā, mēs noteikti centīsimies izrunāt dažādus kritiskās domāšanas un medijpratības aspektus un sniegt arī praktiskus padomus, bet vispirms gribētu tev paprasīt, Edgar, kas ir kritiskā domāšana un kā tu pie šīs tēmas vispār esi savā dzīvē nonācis? Foršs jautājums. Lūdzu, apturi mani, kad es sāku vārīties un vāvuļot, jo tas tomēr ir mans hobijs un nevēlti, man ir kaut kāda arī misijas sajūta Latvijā, ar to strādājot jau vairāk kā 15 gadus un vairāk kā 15,000 cilvēku arī jau strādājot. Galvenokārt Latvijā, bet arī ārpus Latvijas robežām. Kritiskā domāšana, kā mēs to esam nodefinējuši ļoti īsi, ir mainīt savu viedokli, tad, kad tu saņem jaunus pierādījumus. Ja mēs paskatīsimies vārnīcā, un tas ir tas, vai vārnīcā vai tēzauros, internetā pameklēsim, kas ir kritiskā domāšana, mēs redzēsim daudz dažādas lietas, tur analizēt dažādus informācijas avotus, kritiski izvērtēt informāciju, un tā tālāk. Un ļoti ilgs laiks pagāja, kamēr mācot cilvēkiem kritiskās domāšanas pamatprincipus, kamēr nodefinējām tādu īsu tiešām definīciju. Un mums vienkārši ir jābūt ar atvērtu prātu, mainīt savus uzskatus, nepieķerties pie saviem pieņēmumiem, bet mainīt tos tikai tad, kad mēs iegūstam spēcīgus pierādījumus. Un tad, protams, strādājot ar uzņēmumiem, piemēram, vai arī mācot, pasniedzot biznesa studentiem, vai arī reizēm pat skolēniem, arī es un mēs mūsu biedrībā projektējam reizēm uz skolām, tad ir svarīgi arī radīt to izpratni par to, kas ir labi pierādījumi dažādos kontekstos. Protams, biznesā mums nav tur zinātniski pierādījumu standarti, gandrīz nekad, bet īstenībā reizēm pat ir arī tagad, piemēram, baigi forši marketingā, vairākos uzņēmumos es esmu ieviesis AB testēšanu, kas ir burtiski zinātniskās metodas pielietošana biznesa vidē. Un starp citu arī gribu palapoties ne tikai marketingā, bet arī tepat jums kaimiņos Coffee Address grupā, tie paši cilvēki, kas jums piegādā kafiju, turpat veicām, tad, kad es tur pastrādāju, kas sanāk mazliet vairāk kā pusgadu starp darbiem, kad tur viņiem bija uzņēmuma transformācija, tur ieviesu AB testēšanu, zinātnisko metodi cenošanā un kafijas izvēlē podziņās, ko tu spiedi kafijas automātos publiskos. Un burtiski, tā kā mēs testējam, es vadīju to programmu, kur mēs testējām, kāds ir labākais izkārtojums un kafijas iespēju klāsts, tur kafija ar pienu, melnā kafija, tur visas tās saldinātās kafijas un tā tālāk, kas mums kā uzņēmumam deva labāko peļņu, labāko rezultātu. Tātad kritiskā domāšana ir savā ziņā rīks labākai lēmumu pieņemšanai? Paldies, ka tu pārtrauc manu vāvuļošanu tieši tā, kā es gāju sagaidīju. Tieši tā, jā, rīks labākai lēmumu pieņemšanai, un man liekas, tu ievadīji podcastu par to, kādos ģeopolitiskos apstākļos mēs šobrīd dzīvojam, un pavisam vienkārši tas nav tikai tā jauki un pūkaini labāki lēmumi. Uzņēmumam tas nozīmēs mazāk lēmumu, kas noved neceļos un mazina peļņu, bet Latvijai tas nozīmēs lielāka noturība pret Kremļa propagandu,
spēcīgāks valsts kurs un turīgāk valsts, labāki dzīves apstākļi mums visiem. Tur ir ļoti praktisks tas gala rezultāts. Principā uz to var arī skatīties, ka tā ir tāda visaptveroša mūža izglītība, lai mēs nešautu savu kājā ar lēmumiem, kas ir vai nu mūsu nezināšanas dēļ, teiksim, ka mēs nesavācam pareizo informāciju, vai arī kāds mūs maldina no reklāmas, no, piemēram, nozares, kad mēs nopērkam kaut ko, ko mums nevajadzēja nopirkt, no triviāliem pirkumiem līdz pat, piemēram, alternatīvai medicīnai, kas nestrādā, un tā mēs varam čakarēt savu veselību, līdz to, kad mūsu politiķi nopērk Kremļa propagandu un atkārto Kremļa propagandas komunikāciju, kas, diemžēl, vēl joprojām notiek visā Eiropā, kā mēs redzam šobrīd, sevišķi Vācijā pēc vēlēšanām un Francijā. Un tas viss tiešām būtiski ietekmēs mūsu visu dzīves un mūsu bērnu dzīves. Un tāpēc kritiskā domāšana tiešām ir ļoti svarīga un iespējams šobrīd pat kritiska Latvijas un Eiropas izturīgai nākotnē. Bet vai tu vari īsumā kaut kā nodefinēt, kas tieši ir varbūt šī dezinformācija un tas, par ko mēs diezgan daudz runājam, bet un tieši kā tad tā kritiskā kā to kritisko domāšanu var pielietot, teiksim tā, lai neuzķertos uz dezinformācijas. Un, varbūt tev ir arī kaut kāds tāds piemērs iz dzīves, kur politikā, sabiedrībā kaut kādi lēmumi ir bijuši pieņemti, varbūt balstoties nedomājot kritiski, vai politikā, vai ārpus tās. Dezinformācijā ir, teiksim, arī skatoties no kognitīvo zinātņu teorijas, bet to vienkāršojot tā ļoti praktiski. Divi galvenie viena no galvenajām dezinformācijas pieejām ir, numur 1, padarīt maldīgas idejas pieejamākas, lai, teiksim, Kremlis ir ieinteresēts, lai Latvijas sabiedrībā izplatītos daudz maldīgas pieejas. Piemēram, par Eiropas vājumu, par to, ka Eiropā ir visādas problēmas un tās amplificēt, tās pacelt un izkaisīt. Un radīt šaubas patiesībai, radīt šaubas par patiesību ar dažādiem stāstiem, dažādām jaunām versijām. Un tas ir tas, ko Kremlis arī ļoti aktīvi dara, un arī īstenībā Ķīna arī dara. Diezgan daudz pretēji. Klau. Vai, piemēram, ja Trumps pasaka, ka tur vai neatzīst un neko nesaka par to, ka varbūt Krievija ir iebrukusi Ukrainā un vairāk vaino tieši varbūt Ukrainu un tam līdzīgi, vai to varētu saukt par dezinformāciju vai kaut ko, kas ir balstīts dezinformācijā, kā to šķiet? Tas noteikti tā izskatās. Jā, tā ļoti paiet vēl vienu soli atpakaļ par šo vienu no skepticisma un kritiskās domāšanas viens no pamatprincipiem ir, ka spēcīgiem apgalvojumiem nepieciešami spēcīgi pierādījumi. Te, protams, ir tas, tu vari to saukt par paošņāšanas testu, ja tas smird pēc, tu zini pēc kā, tad tas iespējams ir. Tas, pēc kā tas smird, un šeit noteikti tā Trumpa rīcība smird pēc tā, ka viņš ir dezinformācijas ietekmēts, bet tas ir spēcīgs apgalvojums, un man tam nav pierādījumi. Tāpēc es teiksim, cenšos arī tam tā pieiet, bet viennozīmīgi tas tā izskatās, un tas ir dezinformācijas piemērs, un es pat šobrīd gandrīz ikdienā, sevišķi strādājot Rietuma Eiropā ikdienā, man sanāk dzirdēt no cilvēkiem, kas ir ļoti gudri, ļoti inteliģenti, ne tikai no Dānijas, bet strādāju ļoti starptautiskā kolektīvā, tiekos ikdienā ar cilvēkiem tur no Lielbritānijas, piemēram, un tie cilvēki, kas atbalsta Eiropu un Eiropas vērtības, bet tāpat laikā viņi arī ir uzņēmuši daudz visādas Krievijas narratīvās versijas par
problēmām Ukrainas iekšienē, par problēmām Eiropā. Un šajā situācijā, kad agresora valsts uzbrūk kādai suverēnai valstī, kas apdraud visas Eiropas nākotne, tā metode saucās malduguns. Tas, kā mēs latviskojām to, ko angliski sauc par red herring, vai to, ko nesen ir nosaukuši arī par whataboutismu. Kad mēs uzdodam kaut kādus it kā saistītus jautājumus, piemēram, bet Ukrainā ir korupcijas problēmas, un Eiropas ziedojumi Ukrainai netiek 100% efektīvi izlietoti. Jā, tas ir jautājums par Ukrainu, un, protams, tās problēmas eksistē, bet Krievija uzbruka suverēnai valstī Eiropā. Šobrīd notiek karš. Ja mēs nepalīdzēsim Ukrainai, tad Eiropa ir nākamā, un tas ir uz mūsu robežām. Tas nenozīmē, ka abas divas lietas vienlaicīgi nevar būt patiesas. Bet cilvēkiem patīk dzirdēt tos vienkāršos stāstus, bet realitāte ir sarežģīta. Nu, Klau, kā tad ieslēgt reāli to kritisko domāšanu, mediju pratību, kur mēs mēdzam vilkt līdzi kritiskās domāšanas terminam tieši tajā informācijas uztveres kaut kādā mediju tajā, bet jā, kā viņu ieslēgt, lai mēs neuzķertos uz tā vienkāršā stāsta, un kā lai mēs zinām, ka šis ir vienkāršais stāsts, un kā izvairīties no noticēšanas tam, tā kā vai tas ir tā kā vispār iespējams, jo, tas ir ļoti grūti, sevišķi, ja mēs sastopamies ar tādu varbūt viedokli vai kaut kādām ziņām, kuras varbūt pat nav īstas, kuras vienkārši sakrīt ar mūsu kaut kādiem uzskatiem, vērtībām, kas mums jau ir dziļi iekšā. Tā kā tad ar šo vispār tik galā? Man liekas, arī runājot par mediju pratību, un tas ir stāsts par medijiem. Pirmais, ko es noteikti gribu visus aicināt, ir esam draudzīgi pret medijiem, bet saprotam, ka medijus arī veido tikai cilvēki. Tādā ziņā, ko es ar to domāju, pat vislabākie mediji pasaulē ar visaugstākiem kvalitātes standartiem, kurus es atbalstu, arī mēdz kļūdīties, un tas ir normāli. Un labākie ir tie mēdīji, kuri pēc tam veic korekcijas un atzīst, ka viņi ir kļūdījušies. Sociālajos mēdījos, teiksim, influenceri tā gandrīz nekad nedara, piemēram. Bet mēs visi uzņemam ziņas arī no sociālajiem mēdījiem, no satura veidotājiem arī sociālos mēdījos. Un tāpēc es aicinu cilvēkus saprast, ka mēdījos tā ir normāla lieta un tā ir neatņemama lieta no pasaules, no tā, ka mēdī mēģina ziņot par aktuāliem notikumiem ar ierobežotu informāciju, ka tur būs ik pa laikam gan kļūdas, gan arī mēs visi esam cilvēki, un, piemēram, mēdījiem arī ir ierobežots cilvēku daudzums, ar ko viņi var runāt, un teiksim, ziņas vai kaut kādu arī to pieeju vai to, kā kāds konkrēts stāsts vai konkrēts notikums tiek reportēts mēdījos, tur mēdz būt problēmas un kaut kādas konkrētas nokrāsas, un, piemēram, šobrīd arī kara apstākļos, jo tas ir karš, un informācija arī ir daļa no hibrīda kara, mēdījiem ir grūti ziņot, piemēram, par jebko, kas Ukrainu nostāda negatīvā gaismā, piemēram. Un tāpēc ir svarīgi to apzināties un saprast, ka teiksim, mēdījiem ir grūti strādāt šādos apstākļos. Bet tāpat laikā mums ir arī jāapzinās, ka tas, ko mēs liekam sev iekšā galvā, un ne tikai galvā, bet arī tieši tāpat, kā mēs ēdam, ir labi, ja mēs liekam sev iekšā kvalitatīvu saturu. Un tas, ko es daru, ir es cenšos patērēt mediju saturu no vairākām, no dažādiem un arī no tāda plašāka spektra medijiem, angļu un latviešu valodā, kuriem ir augsts kvalitātes standarti. Latvijā, protams, latviešu valodā nav varbūt tik plašs tas mediju klāsts, ar kuriem ir augsts kvalitātes standarti. Man šķiet, ka visaugstākais ir Latvijas sabiedriskais mēdījis un žurnāls ir
tos arī visvairāk patērē, un, protams, Delfi arī ir arī ar ļoti augstiem kvalitātes standartiem, bet angļu valodā sevišķi cenšos, patērējot mediju saturu, cenšos gan lasīt kreisāk liberālus avotus, gan arī labējāk konservatīvus avotus, lai man būtu tā kā plašāks viedokļu spektrs, bet pats galvenais ir, lai medijas ir kvalitīvas un ar kaut kādiem kvalitātes standartiem. Tā skaitā, piemēram, ziņo par piemēram, kļūdām un atsauc kaut kādas kļūdainas ziņas, ja viņi tās ir publicējuši. Ko diemžēl visi mēdī nedara. Bet dati rāda, ka aizvien vairāk cilvēki patērē ziņas tieši sociālos tīklos. Un tie mēdz būt ne tikai influenceri, bet tiešām it kā kaut kādas ziņu lapiņas, konti, kas, protams, neatbilst šiem augstiem mediju standartiem. Ko ar šo darīt, jo tā tendence tikai vēl vairāk palielinās, un kā tad, lai kvalitatīva informācija tiek līdz lielākajai daļai cilvēku, un tiešām, un mazinātos varbūt tas dezinformatīvais, varbūt provokatīvais saturs, vēl viena lieta arī par emocijām, arī, man liekas, mēs arī zinām, ka sociālos tīklos populārākais ir tieši emocionāls saturs, un tad kā tad ar šo tikt mums galā? Atbilde ir ļoti vienkārši, es nezinu. Man liekas, tas arī gan man pašam, gan daudziem citiem mums ir biežāk jāatzīst, ka mēs nezinām atbildes uz sarežģītiem jautājumiem, bet tu ļoti pareizi saki, un vienkārši pirmais solis noteikti ir apzināties tās problēmas. Tieši tā kā tu teici, ka tas ir izaicinājums mūsdienu pasaulē un arī rietumu pasaulē, ka cilvēki ļoti daudz uzņem ziņas un informāciju, kas ir tā skaitā arī ziņas par aktuāliem noteikumiem no sociālajiem mēdījiem, tā skaitā no dažādiem satura radītājiem. Tā skaitā, piemēram, tas, kas man uztrauc, ir tas, ka tādā sociālā mēdījā kā TikTok, kur, protams, ir stereotips, ka tur ir tikai jaunieši, īstenībā TikTokā vidējais vecums pat Eiropā, jau ir virs 30, tā kā galīgi tur nav vairs tikai jaunieši. Bet it sevišķi TikTokā vairāk kā citos sociālajos tīklos, rietumu pasaulē, cilvēki mazāk, tie cilvēki, kur daudz patērē TikTok, mazāk atbalsta demokrātiju, vairāk atbalsta Ķīnu, un tas mani personīgi ļoti uztrauc, jo tas tā kā diezgan skaidri parāda, ka droši vien Ķīna veiksmīgi veids dezinformācijas un savas popularitātes kampaņas TikTokā kas ir vērsta pret Eiropu. Viens no iemesliem, kāpēc es nelietoju TikTok. Lai arī cik foršs un interesants viņš reizēm ir, protams, dažādas video un satura no TikTok esmu redzējis citos sociālajos mēdījos. Bet atzīt, ka ir tas izaicinājums, un tas laikam, viens rīks, ko pret šo pētījumu arī ir parādījuši, ir, ka palīdz nevis šaustīt sevi par to, ka es patērēju saturu vai uzzinu ziņas tajos sociālos mēdījos, bet tas, ko mēs varam darīt, ir maksimizējam labo pusi. Ko tas nozīmē? Teiksim, vai sākam dienu, izlasot ziņas, vai vienkārši pārliecinamies, vai kaut vai arī sekojam Delfiem, LSM, dažādiem citiem mēdījiem, piemēram, tur The Economist, ja jūs lasāt angļu valodā. Sociālajos mēdījos lasiet tos virsrakstus un sekojiet un uzspiediet. Vēlos vairāk redzēt šāda veida saturu ziņām, piemēram. Vai arī, ja jūs jūtat, ka jūs pārāk daudz saņemat kaut kāda veida saturu no negatīviem, piemēram, satura radītājiem, kas ir varbūt tieši tā, kā tu pareizi teici, kur ir emocijas un dusmas un sašutums, kas ir interesantā kārtā tās top emocijas, kas rada cilvēku iesaisti un to, ka cilvēki patērē saturu sociālajos mēdījos. Ja tu novēro, ka tajā saturā, ko tu patērē, ir daudz šīs te negatīvās emocijas, tad tas iespējams tu vēlies to mainīt, un varbūt tam var pateikt, vēlos redzēt mazāk šī satura radītāju vai šādu
šādu veidu saturu. Tās ir kaut kādas pāris lietas, ko jebkurš no mums var izdarīt šodien. Un es tiešām to arī daru, rādīt vairāk šādu veidu saturu. Man liekas, arī līdzīgi kā ir ieteikums vispār ar karstu galvu nepieņemt kaut kādus svarīgus lēmumus, vajag apzināties, ka dalīšanās ar eksistējošu saturu sociālos tīklos arī ir pietiekoši nozīmīgs lēmums, ja mēs dalāmies ar informāciju, kas mums ir uzdzinusi kaut kādas šīs dusmas, un tajās pašās dusmās, laikam arī varbūt nevajadzētu dalīties tālāk, un tā kā ļaut bišķiņi tam nosēsties, padomāt, paskatīties, varbūt pameklēt citus avotus, pārbaudīt, jo tas arī mēdz tā jau tas sociālo tīklu saturs iet tālāk, ir sevišķi tāds dezinformatīvais, ka ar viņu vienkārši ļoti daudz dalās, daudz vairāk kā ar faktuālu, ar kaut kādām LSM ziņām, dalās ļoti maz cilvēku ar kaut ko, kas ir šokējošs un dezinformatīvs, daudz vairāk, un tur ir komentāri un vispārējais, un man liekas, no tā ir visvairāk jāuzmanās, tas tā kā tāds sarkanais karoks šķiet. Jā, tieši tā, absolūti pareizi. Un man liekas ļoti svarīgi, ka tu pateici arī pārbaudīt. Tas laikam ir viena arī no lietām kritiskā domāšanā, ka ja tu redzi kaut ko, kas izklausās ļoti, kā te mūsdienās saka, outrageīgs, ka tu sadusmojies par kaut ko vai tu esi sašuts, tad pameklē, pārbaudi, pārliecinies uzticamos mēdījos, uzticamos avotos, vai tas tiešām tā ir, un tieši tā elpojam dziļi pirms dalamies ar šādu veidu informāciju. Un, bet vai ir kaut kādi arī vēl citi kritiskās domāšanas paņēmieni, kas mums var palīdzēt, varbūt ne tikai mēdīju uztveres, informācijas uztveres ziņā, bet varbūt arī ikdienā, jo, ja mēs arī dzīvojam, piemēram, šajā laikmetā, kas ir bišķiņ trauksmains, mums ļoti tuvu ir karš, mums ir hibrīdi draudi un tam līdzīgi. Jā, ir droši vien diezgan daudz trauksmes, neziņas, un man liekas, šajos apstākļos cilvēki ir vēl vairāk tādi angliski vulnerable, ja bija viegli ievainojumi un var pavilkties uz emociju tā kā fona, uz viskaut ko, uz dažādu informāciju, uz provokācijām un varbūt ne tikai tīri runāšanas, diskutēšanas ziņā. Un vai kritiskā domāšana var palīdzēt arī šajā ziņā, kas ir, teiksim, tā ārpus sociātīkliem, ārpus ziņu vides? Jā. Noteikti var palīdzēt. Un mazliet salīdzināsim ar situāciju pirms 4 gadiem, Covid sākumā. Daudz neskaidrības, daudz trauksmes, kā tagad būs, kas tagad būs. Un tad pētījumi par cilvēku noturību, kas tika veikti, arī parādīja, ka tavu spēju sadzīvot ar neskaidrību, nenoteiktību būtiski palielina, un tu jūties mierīgāks tad, ja tu esi kritiski domājošs. Jo daļa no tās pieejas, ja tu esi kritiski domājošs un skaties uz pasauli mazāk caur rozā vai kādu veidu citām brillēm, tad tu pieņem realitāti ātrāk. Tu ātrāk spēj sadzīvot ar realitāti, pat ja tā ir nepatīkama. Tas nav pilnīgi viens un tas pats, bet tur ir augsta korelācija. Un arī šobrīd kara apstākļos, tad mums ir vieglāk pieņemt to, kas notiek pasaulē, pat ja tās ir sliktas ziņas, un ātrāk ar to sadzīvot, ātrāk pielāgoties. Mēs spējam ātrāk pielāgoties, jo mēs ātrāk tīri notveram spēles laukumu, teiksim, tā to var saukt. Un tas ir viens no tiem kritiskās domāšanas plusiem šajos apstākļos. Un tad, kad mēs spējam nodarboties ar kritisko domāšanu, nevis maģisko vai vēlmju domāšanu, piemēram par to, ka es nelasīšu ziņas un viss būs labi, bet ir kaut kādās jomās ir slikti šobrīd, viss nav labi, bet tad nākamais jautājums, ko es par to varu darīt.
Un tad daļa no tās realitātes ir arī apzināties, kas ir tas, ko tu vari darīt. Un, piemēram, tai skaitā padomāt par to, kas ir ziņās vai ar ko tev dalās draugi un veidot savu ikdienu vai savas ģimenes ikdienu, tā lai tur ir mazāk stresa, kas ir tas, kas tev rada to stresu vai trauksmi. Kādi ir paradumi ikdienā, kas tev ir nepieciešami, lai tu dzīvotu mierīgāk. Tie visi ir jautājumi, uz kuriem kritiskā domāšana un zinātniskā pieeja var sniegt atbildes un efektīvas atbildes, kas pats galvenais. Reizēm, nevis reizēm, bet vidēji efektīvākas atbildes nekā kāds satura radītājs sociālajos mēdījos, piemēram. Un tās atbildes uz daļu no šiem jautājumiem ir izguļamies, cenšamies ierobežot negatīvu stresu, nelasām tos pašus sociālos mēdījus pirms gulētiešanas, radām paradumus, kas mums rada mieru un labbūtību, labsajūtu ikdienā, nodarbojamies fiziskām aktivitātēm, ejam dabā un arī darbā un veidojam produktīvas sociālās saites ar ģimeni, draugiem, kolēģiem. Un tās lietas, kas jebkuram cilvēkam ir vajadzīgas, bet tās ir arī tās, kas mums ļaus dzīvot mierīgāk un pieņemt arī labākus lēmumus. Jo, piemēram, tā pati miega ietekme vai sašutuma ietekme, dusmu, uztraukuma ietekme uz mūsu lēmumu pieņemšanas kvalitāti ir, kāda tā ir. Ja mēs esam uztraukušies, nobijušies, tā skaitā izsalkuši, piemēram, tad būtiski tādas emocijas vai tādas sajūtas vai tāds afekts, kā būtu pareizi teikt, tehniski. Tas pazemina mūsu lēmumu pieņemšanas kvalitāti, un tad, man liekas, tā galvenā ziņa ir tāda, ka tas ir ļoti cilvēcīgi. Ja es būšu, piemēram, izsalcis un sagruzījies un dusmīgs, tad ir lielāka iespēja, ka es pieņemšu sliktākus lēmumus, bet mums visiem tas gadās. Tā ir normāla lieta, un tas, ko mēs varam darīt, ir vienkārši būt apzināti par to, kā mēs jūtamies, kas ir tas mūsu afekts, apzināti par savām emocijām īstenībā. Edgard, tu jau nedaudz pieskāries tai drošajai videi laikam ar ģimeni un iešanu uz darbu, bet bieži vien tieši šīs vidas mēdz būt tās, kur rodās dažādi konflikti starppersoniskie, kas ir saistīti ar viedokļu nesakritību un nav pat runa varbūt par pareiziem, nepareiziem viedokļiem, bet dažreiz arī tas mēdz būt saistīts ar varbūt viedokli, kas ir bāzēts dezinformācijā un ģimenē gal galā mēs gribam justies droši, ka mūs neviens varbūt neizaicina. No otras puses darba vidē, protams, ja lēmumu pieņemšana, lēmums nav saistīts ar tādu plašāku pasaules kontekstu, varbūt tam nav liela nozīme, bet līdz ko mēs pieņemam lēmumu, kas ir varbūt saistīts ar nākotni, ar pasaules nākotni, ar valsts nākotni, mums ir jāņem vērā varbūt klimata pārmaiņas vai ģeopolitiskā situācija, un ja, piemēram, man kolēģis uzskata, ka klimata pārmaiņas neeksistē, vai ka Putins ir labs, tad kā rīkoties šajā situācijā, lai ģimene nesabruktu un lai darba vietā novērstu konfliktu un tomēr mēs kaut kādā veidā satiktos vienā punktā un iet tālāk kopā? Jā, arī ļoti svarīgs jautājums, kas mums visiem, mēs ikdienā ar to saskaramies, un tāpat laikā ļoti sarežģīts. Un nebūs, droši vien nav īsti viena pieeja, jo arī cilvēki ir dažādi, bet tas, kas ir skaidrs, ko arī pētījumi parāda, ka labākais, ko mēs varam darīt, ir uzdot jautājumus un censties godīgi izzināt otru cilvēku, kas, protams, ir ļoti grūti. Ja tu esi sadusmots, ja tevi kaut kas trigerē, piemēram, tu dzirdi kaut kādu pozitīvu vai pielaidīgu attieksmi pret Putinu, pieņemsim, vai Krieviju. Un tas jau parasti tieši tā arī neizpaudīsies, tas parasti izpaudīsies, bet Eiropā kaut kas, jo cilvēks negribot, teiksim, atkārtos vienu vai otru narratīvu, vai arī, piemēram, tur klimata aizstāvji pārspīlē, vai kaut kāds polarizējošs tas jautājums. Tas, kas palīdz, ir meklēt tās kopīgās intereses vai kopīgās vēlmes. Tā kā, piemēram, mēs gribam dzīvot
pārticīgā Latvijā, vai mēs gribam, lai mūsu bērniem ir laimīga dzīve un to kopīgo vienojošo. Un tad no tā vaicāt, vai piemēram, ja tas ir par klimata pārmaiņām, tad kas tavuprāt ir tās problēmas, ar ko mūsu bērniem vai mazbērnu paudzei nāksies saskarties klimata izmaiņu dēļ, vai tev šķiet, ka pierādījumi, par kuriem runā zinātnieki, vai tur ir kādas problēmas. Un svarīgākais ir tā kā tiešām censties izzināt to cilvēku, nevis tur kariķēt vai uzdot kaut kādus pielādētus jautājumus, bet tā kā tiešām uzdot cilvēkam jautājumu, lai saprastu, kāpēc viņš domā tā, kā viņš domā. Jo pat, ja mums nesanāks, visdrīzāk no vienas, nevis visdrīzāk, bet gan arī noteikti no vienas sarunas vispār nekādā veidā nesanāks mainīt cilvēku viedokli, bet tas, ko mēs varam, ir vest sarunu un sākt dialogu, lai otrs cilvēks ir gatavs jūsos ieklausīties. Un tas efektīvākais veids, kā to izdarīt, ir tiešām signalizēt, ka mēs esam gatavi uzklausīt otru cilvēku domas un viedokli. Un, ja, piemēram, es uzdotu to jautājumu, bet tā atbilde ir, vienkārši visi zinātnieki ir korumpēti, visi ir tur kāda nopirkti, un ir tāds, diezgan kategoriska attieksme, tāda, ka vienkārši vispār neuzticās, piemēram, zinātnei, ko šādā gadījumā darīt. Jā, tagad varbūt jau uzskati jau ir ļoti, ļoti citā pusē. Es nezinu, vai šis ir pētījumos tā kā labākais, efektīvākā pieeja tieši šajā gadījumā. Man šķiet, ka tas droši vien ir pētīts, bet es konkrēti šādus pētījumus neesmu redzējis. Bet no manas pieredzes un zinātnieku un ekspertu rakstos arī tas, kas ir minēts, ir arī šādos brīžos, kad cilvēks, ar ko tu runā, ieņem kādu kategoriski tādu ekstrēmu arī varbūt pozīciju, teiksim, pilnībā saka, ka zinātne nevar uzticēties vai varbūt Eiropai nevar uzticēties vai kaut ko tam līdzīgu, tad arī teiksim, ieņemt nevis uzbrūkoši kategorisku, bet stingri kategorisku arī pozīciju. Piemēram, es varētu teikt, ka es kategoriski ticu, ka lielākā daļa cilvēku un lielākā daļa zinātnieku ir labi un nemēģina apčakarēt visu pārējo pasauli, un es izvēlos tam ticēt, pieņemsim. Vai es neesmu cinisks un nedomāju, ka visi pasaules klimata zinātnieki ir sazvērušies pret visu pasauli, un man nav pierādījumu, lai es tam ticētu kaut kam tik grandioziem tādiem apgalvojumiem. Un arī, ja mēs tādā veidā varam to pavērst un likt cilvēkam domāt par to, ka kādi tev pierādījumi ir šim te grandiozam apgalvojumam, piemēram, ka visi pasaules zinātnieki ir sazvērējušies, vai tur pieņemsim arī, ka visi pasaules ārsti ir sazvērējušies, vai te visi, lai vakcīnās ieliktu kaut ko sliktu. Tas ir milzīgs apgalvojums, un ne jau man ir jāpierāda, ka klimata vai zinātnieki vai ārsti nav sazvērējušies, bet otram cilvēkam ir būtu jāpierāda, ka tur ir tā sazvērestība, jo tas ir tas grandiozais apgalvojums. Un līdzīgi tāpat, piemēram, par Eiropu vai citām, vai par jebkurām sazvērestībām. Ok, bet tu ieminējies par sazvērestībām. Varbūt tu vari īsumā nodefinēt, kas ir, kā mēs esam dzirdējuši, sazvērestību teorijas, zem kurām paiet šie kaut kādi skaidrojumi. Jo tur ir kaut kādi, vienmēr ir kaut kāds pamatojums, ir kaut kāds skaidrojums, viņš ir. To cilvēks noteikti ir kaut kur iepazinies vai izlasījis, vai redzējis YouTube video, vai vienalga TikTokā.
Bet tur jau ir kaut kādi tie skaidrojumi, un kā tad, lai es saprotu, vai es skatos uz kaut kādu ziņu vēstījumu, kas ir reāla ziņa, vai tā ir sazvērstības teorija, kas nav patiesa? Jo, cik es saprotu, mēdz jau būt arī sazvērstība teorijas, kas ir patiesas. Ko tu vari teikt par šo? Jā, bet man liekas, tas ir ļoti svarīgi arī par šito tematu runājot tieši pieminēt, baigi forši, ka tu to arī uzreiz pateici, ka ir sazvērstības, kas ir reāli eksistējušas. Un tas ir svarīgi tā kā to pateikt, lai, teiksim, kategoriski nenoliektu tur visu. Piemēram, tur smieklīgas pat lielākās, bet lielākās sazvērstības, kas ir eksistējušas, piemēram, Amerikas valdības tur programmas izmantot narkotikas uz kareivjiem dažādas vai mēģināt pareģot nākotni, izmantojot kaut kādas tur gan vielas, gan arī laikam kazas. Tā ir reāli tur cipa programma, kas notika, vai arī, piemēram, augstākā laikā dažādas Amerikas valdības sazvērstības, kas tagad ir par kurām Amerikas valdība ir atzinusies, ka tās notika. Vai arī dažādi valstu apvērsumi, kas arī ir notikuši. Sazvērstības noteikti ir notikušas. Slavenākā Nixona Watergate skandāls arī bija sazvērstība. Es domāju, ka ir visiem skaidrs un saprotams, ka šīs sazvērstības būtiski atšķirās no, piemēram, tur plakanās zemes teorijas vai sniega cilvēka vai citplanētieši Rooseveltā, teiksim, sazvērstībām, vai tur ir pasaules elite mēģina Eiropas iedzīvotāju rasu sastāvu izjaukt, piemēram, sazvērstībām. Tur ir starpība. Un tas, kas raksturo sazvērstību teorijas, kas ļoti izplatās, ir šie te vienkāršie un tāpat laikā emocijas aktivizējošie stāsti. Tas ir kaut kas, pieņemsim, tā kā plakanā zeme, kas ir ne tikai vienkārši stāsts, bet arī visi cilvēki kaut kur kļūdās. Un tā ir tā kā milzīga visus tavs pasaules pamatus, burtiski un pārnestā nozīmē tā kā sagraujoša teorija. Bet, piemēram, plakanā zeme vai varbūt citplanētieši ir tāds, kam ir viegli varbūt arī nenoticēt, ja ir kaut kāda tur izglītība vai zin kā, vidusskola ir pabeigta, bet varbūt arī nevienmēr, ja tas palīdz. Bet kā ir ar tādām sazvērstības teorijām, kuras izklausās gandrīz ticams, jo tādas arī es esmu novērojusi kaut vai Latvijas mēdīju vidē, piemēram, saistībā ar politiķiem un tam līdzīgi, ir kaut kādi skaļi apgalvojumi un kaut kādi minējumi un kaut kādas teorijas, kas iznāk laukā, kuras teorētiski viņas dzīvo šeit pat uz zemes tās teorijas. Viņas ir ļoti, kāpēc, lai tas nevarētu notikt? Un pretējo pierādīt ir ļoti, ļoti grūti, un tad to jau vairs mēdz, cik es saprotu, neviens vairs nedzirdēt. Dzird jau to sākuma, to lielo, milzīgo apgalvojumu, un tad mēdz būt arī tā, ka cilvēkiem attiecīgi no šādas sazvērstību teorijas, piemēram, ir reputācijas problēmas uz visu atlikušo mūžu. Un, protams, Covid laiks arī bija ļoti ražīgs sazvērstību teorijām un tādā auglīgā augsnē, kurā ir tā pati neziņa un bailes, un cilvēki cenšas atrast atbildes uz varbūt vēl tiešām nezināmiem jautājumiem. Ko darīt, ar tādām šīm situācijām, kur nav tik ļoti skaidrs, ka tas ir kaut kas diezgan traks. Laikam labākais un īsākais, ko var darīt, ir teikt pierādījums studijā. Tā kā mēs dzirdam kādu sazvērstības teoriju vai vienkārši lielu apgalvojumu, pierādījumu nast ir otram cilvēkam. Man nav, tev nav, kā tam, kurš to dzird, tam, kuram kāds kaut ko apgalvo, tev nav nekāda nasta pierādīt pretējo. Bet mēs varam prasīt, kāpēc tā domā? Tā kā, kur ir pierādījumi? Un tā vai fiška visām sazvērstības teorijām ir tā, ka tas ir milzīgs apgalvojums, jo tu pieņem, ka ir kaut kādi cilvēki, kas ir pie varas,
kuri ļoti kompetenti strādā un kaut ko baigo stratēģiju, tur baigo vērpju, intrigas un labi koordinē viens otru. Un tas tā kā iet pretrunā ar to, ko mēs reāli redzam valdībā un politikā. Tas ir ļoti haotiski un ir grūti to koordinēt. Pat tad, kad tu to visu dari atklāti un ar procesiem. Tad, kad mēs pieņemam, ka kaut kādi pāris cilvēki mēģina noslēpt tur lielās darīšanas un gaiteņu plānus, kur, lai policija to neuzzinātu, lai tā kā neierakstītu tās sarunas un tā tālāk, tas ir milzīgs apgalvojums, milzīgs pieņēmums, ka tāda veida intrigas un sazvērestības var realizēt. Tas nenozīmē, ka tas nenotiek, jā, tā kā jau pieminētajās tur Watergate skandālā 70. Kas tika atklāts, bet tā ir tā lieta, ka tādas sazvērestības, it sevišķi, jo vairāk cilvēku tur ir iekļauti, viņas agrāk vēlāk nāk gaismā. Bet kāpēc vispār sazvērstību teorijas rodas? Tā kā ir varbūt kaut kas, kas nejauši rodas, varbūt kāds kaut ko apzināti tādu veido, un kāpēc, lai kaut ko tādu vispār radītu? Divi iemesli, iekšēji un ārēji iemesli galvenie. Ārēji, tas iemesls, piemēram, ja mēs Eiropā izmantotu, piemēram, Krievijas metodas, tad mēs būtu ieinteresēti tur radīt Krievijas iedzīvotājos šaubas tur par Kremli, par Putinu un izplatīt dažādu veidu dezinformāciju Krievijas mēdījos par dažādām sazvērestībām tur Krievijas varas gaiteņos un Kremļa dažādās hierarhijās par pretrunām, par dažādām versijām, par notikumiem un tā tālāk. Radīt maldus. Tas ir tas, ko viņi dara. Eiropa to, vismaz cik es zinu, nedara. Ukraina gan to dara, jo Ukraina arī ir hibrīda kara, un tā skaitā arī informācijas kara apstākļos, un Ukraina, piemēram, šāda veida dezinformāciju cenšas arī sekmēt Krievijā. Tas ir tas ārējais apstākļus. Bet iekšējais apstākļus, ko arī pētījumi ir parādījuši, ka ja mēs nejūtamies, ka mums ir kontrole pār mūsu dzīvi, jo mazāk mums ir tā kontrolas sajūta pār savu dzīvi, par pasauli, jo atvērtāk mēs esam dažādām sazvērestību teorijām. Tur, protams, arī, jo zemāks izglītības līmenis mums ir, jo sliktākos finansiālos apstākļos mēs esam, arī kaut kāds tas afekts stāvoklis, bet principā, jo sliktāk mēs jūtamies par savu dzīvi, jo lielāka iespēja, ka mēs pieķersimies kaut kādiem tiem skaidrojumiem, ka kaut kāda slikto cilvēku grupa, vai cilvēku, vai citplanētiešu, vai reptiloīdu, vienalga, bet tā kā bez humora par to, bet tas mums var pavērt to sajūtu, ka ir kaut kāda netaisnība, ko izskaidro kaut kāda sazvērstība pret mums, pret mūsu valsti un tā tālāk, un tas mums kaut kā ļoti dīvaini, es nezinu tos visus mehānismus, bet tas kāpēc cilvēkam liek justies vairāk, ka mēs kaut ko kontrolējam, ka mums ir kaut kāda atbilde, kāpēc notiek sliktas lietas. Un tas, ko mēs varam darīt, ir nodarboties ar kritisko domāšanu, vairāk interesēties par kritisko domāšanu. Un tātad kritiskā domāšana ir kaut kas, kas ir jādara, kas ir jāpraktizē, tas nav kaut kas, ar ko mēs dabiski piedzimstam, vai kā, vai ir arī kaut kādi tie dabiskie mehānismi, kas mums palīdz kritiski domāt, vai ir kaut kāda, es nezinu, ģenētiskie faktori, vai vēl kaut kas tāds, vai tas tiešām ir vairāk tāds sociālo-ekonomiskie apstākļi, izglītības līmenis un tam līdzīgas lietas. Jo, mēs jau arī mēdzam redzēt ļoti izglītotus cilvēkus it kā sabiedrībā, it kā ekspertus, kas runā diezgan lielas muļķības dažreiz un uzķerās uz dezinformāciju tā skaitā. Kā tad ir ar to kritiskās domāšanas kā prasmes
būšanu, vai tiešām tur nav nekas tāds, kas ir mūsos vienkārši iekšā. Lielisks jautājums. Kaut kas ir iekšā. Mēs visi esam kritiski domātāji. Tas ir lielisks jautājums. Un tā ir tā labā ziņa. Mēs visi ikdienā kritiski domājam, kad mēs, piemēram, izvērtējam to, ko mēs lasām, vai neuzklišinam uz tur krāpšanas e-pasta vai SMS ziņas, kas parasti rodas visbiežāk mūsu pieredžu rezultātā. Mēs iemācāmies, ka sakarību meklētāji, mēs iemācāmies, ka kaut kādas uzvedības ir labas un kaut kādas ir sliktas, un mēs pamanām tos briesmu signālus. Bet ir kaut kādi, un daļa no kritiskās domāšanas ir arī iemācīties un saprast par tiem mehānismiem, kas mums reizēm noved neceļos. Piemēram, tur pārvērtēt iespējamības pie dažiem riskiem, tā kā pieņemsim, popkultūras un filmu ietekmē mēs visi baidamies no haizivīm, pieņemsim, tā kā vienu tādu piemēru, vai arī, piemēram, mēs vairāk baidamies no avio katastrofām, kaut arī īstenībā bīstamāk ir vienkārši braukt mašīnā pa ielu. Vai tā kā mēs tādā veidā pārvērtējam riskus mūsu dzīves pieredžu iespaidā. Un dažus riskus novērtējam par zemu. Piemēram, lielākais risks ir lietot telefonu mašīnā, tad, kad tu jau esi tuvu pie mājām. Statistiski lielākā daļa auto negadījumu notiek, kad tu jau esi ļoti tuvu pie mājām, un arī telefonu lietojot, bet droši vien daudz no mums ir bijuši tajā situācijā, kad mēs jau tūlīt būsim mājās, vai arī mēs tikko izbraucam no mājām, un mēs kaut ko pie stūras vēl rakstām mobilajā telefonā. Ļoti cilvēcīgi un arī ļoti bīstami. Bet cilvēkiem ir grūti domāt statistiskās varbūtībās, un tas ir jāiemācās. Un to, diemžēl, teiksim, runājot par pētījumiem, ja es esmu doktorants, doktora grāda, mācos savam doktora grādam, manā darbā un, teiksim, statistiskos pētījumos šīs statistikas metodas mācās, bet mums vajag to kritisko domāšanu kā caurviju prasmi apgūt vai pašmācības ceļā, kā mūža izglītība, vai arī, kas beidzot tikai tagad sāk tā tiešām mērķtiecīgi parādīties jaunajos izglītības modeļos, ielikt to kā caurviju prasmi dažādos priekšmetos, sākot no literatūras līdz vēstures un tā tālāk, par to, kā mēs sekojam pierādījumiem, kā mēs izvērtējam informāciju, kā mēs ieliekam sev to uzvedību, ka pagaišreiz vai izklausās, varbūt šī ziņa izklausās pārāk labi, vai arī šeit šī ziņa mēģina manī radīt kaut kādas dusmas, es pārbaudīšu. Un tā ir uzvedība, kas mums ir jāiemācās dzīves laikā. Vismaz šobrīd, tas labs jautājums arī par ģenētiku, šobrīd nezinu nekādus pētījumus, kas būtu parādījuši konkrētus gēnus, kas varbūt to vairāk sekmē, bet mēs zinām, protams, par dažādām ģenētiskām slimībām, kas vispār ietekmē mūsu intelektuālo attīstību, un skaidrs, ka tas korelēs, piemēram, ar to, vai mēs esam kritiskāk domājuši vai nē. Taču jā, diemžēl, tā kā to arī pareizi ieskicēja, ir gan daudz eksperti, tā skaitā ļoti augsti izglītot ar daudz dažādiem diplomiem, kur tas certifikāts vai grāds, diemžēl, nenorāda uz kritisko domāšanu, ir sevišķi vēsturiski, jo tā nav bijusi iekļauta kā tāda apzināta caurviju prasme. Un ir daudz, tā skaitā, cilvēku ļoti augstiem grādiem, kas tic tur zvaigžņu spēkam vai kaut kādam maģiskam ciparu spēkam bez izskaidrojuma. Bet kāpēc tas tā ir? Kas ir tas, un vēl runājot par ekspertiem, tas arī ir, tā arī ir garšīga tēma, bet jā, kā sanāk, ka cilvēki, kuri it kā visu kaut ko zina un ir mācījušies, runā varbūt par lietām, izsakās un dod padomus cilvēkiem, tā kā bazējoties ne īsti tajā, ko viņi ir mācījušies varbūt, vai varbūt kaut kādās lietās, ko viņi vienkārši dzirdējuši. Un, jā, kāpēc cilvēki tā dara? Un kas viņiem, vai tas ir tas kritiskās domāšanas trūkums, vai tas ir vairāk kaut kāds personības šķautnes? Kā tev šķiet? Gan noteikti, gan. Un es gribu būt šī gadījumā
vīrietis, kurš pasaka, ka ar vīriešiem ir daļa no problēmas, jo, piemēram, runājot par personību vai tam līdzīgi, mēs zinām, ka vīrieši biežāk pārvērtē savu kompetenci. Ir kaut kādi pēdējos pāris gados vairāk ļoti smieklīgi pētījumi bijuši, kur aptaujā vīriešus. Latvijā šos pētījumus neesmu redzējis, bet citās valstīs gan. Tā skaitā arī, piemēram, apvienotajā karalistē, kur, piemēram, viens no piemēriem, ka tur bija 20% vīriešu domā, ka viņi spētu bez ieročiem uzvarēt kautiņā lauvu vai gorilu, piemēram, kas ir pilnīgi absurds uzskats. Bet tas nav jautājums par ekspertīzi, bet līdzīgi mēs pārvērtējam mūsu zināšanas, mēs nezinām, ko mēs nezinām bieži, it sevišķi par jautājumiem, kur mēs neesam ļoti dziļi informēti. Bet kāpēc tas tā ir vīriešu saistībā? Kāds šie dati tiek skaidroti? Es nezinu, piemēram, kas ir tas izskaidrojums, kāpēc vīrieši biežāk nekā sievietes pārvērtē savu kompetenci. Es nezinu, kas ir tas iemesls. Tur droši vien ar antropologiem būtu jāparunā. Un man liekas, tas, kas tikko notika, ka es pateicu, ka es kaut ko šo nezinu, vai ne? Man liekas... Jā, tas ir forši. Dažreiz to atzīt, ka es nezinu. Un tas ir daudz labāk, kā nezinu, runāt muļķības vai iesēt kaut kādu informāciju, kas varbūt īstenībā nav patiesa. Man liekas, ka tas jau nav tikai vīriešiem, protams, bet vīriešiem laikam vairāk. Es tā pieņemu. Tā man hipotēze būtu, un ir forši domāt hipotēzēs, ka es minētu, ka vīrieši biežāk jūtas, ka viņiem tā kā ir jāzina lietas un ka nedrīkst atzīt nezināšanu un jābūt tādā veidā spēcīgiem. Tas kaut kādā mērā droši vien arī ar tipiskām tradicionālām dzimumlomām arī saistās, ka tur tētim ir jāzina, un kā tētis teiks, tā būs. Tu nedrīkst kļūdīties. Un droši vien tās ir bailes, piemēram, atzīt, ka tu kaut ko nezini, kaut kā kļūdīties. Tā būtu viena no manām hipotēzēm. Bet tas nav tikai stāsts par dzimumiem. Ir daudz pētījumu tieši par ekspertu pozīcijām. Par to, ka tad, kad es esmu ekspertu pozīcijā, pieņemsim, es esmu ekonomists bankā. Es strādāju bankā, bet es neesmu ekonomists. Bet pieņemsim, ja es būtu ekonomists bankā vai, teiksim, tirgus analītiķis, tā eksperta pozīcija savā lauciņā man, protams, iedod kaut kādas zināšanas. Visdrīzāk es tur esmu, tāpēc, ka es esmu kompetents, bet arī tas nozīmē, ka man ir ļoti liels bailes kļūdīties par tām rekomendācijām, ko es dodu. Un es pārvērtēju, un šo parādu pētījumu, es arī pārvērtēju visu jauno informāciju. Piemēram, es saņemu kaut kādu jaunu vēsmu, jaunu signālu no tirgus, vai, teiksim, kādā nozarē, piemēram, kādas nozares, rūpniecības nozares apjomi, teiksim, vai nu aug, vai arī krītās. Ekspertiem ir izteikta tendence pārvērtēt jaunas informācijas nozīmību uz to lauciņu. Piemēram, arī mākslīgais intelekts. Tie cilvēki, kas strādā ar mākslīgo intelektu, jau tagad ir tie pētījumi parādījuši, ka pēdējos gados nenormāli ir pārvērtējuši visu jauno tehnoloģiju attīstības nozīmību uz cilvēku dzīvi, uz pasauli. Es nesaku, ka mākslīgais intelekts būtiski jau nav ietekmējis pasauli, bet tie cilvēki, kas ar to strādā ikdienā, tie visi daudz vairāk tur par kārtu, 2-3 reizes vairāk novērtēja, ka šis, piemēram, nozarē būs tik milzīga izaugsme vai tik daudz cilvēku jau to lietos un tā tālāk. Un ir tādas interesantas tendences, kas pārsvarā visiem ekspertiem vienādi liek kļūdīties. Un tādā jau ejot uz nobeigumu, kā tev šķiet, vai ir svarīgi uzņēmumos darba vietās cilvēkiem kaut kādā veidā gūt papildu prasmes kritiskajā domāšanā, mediju pratībā, un, ja jā, tad kādas ir tiešām praktiskās iespējas, un, jā, ko darba devēji var darīt, lai viņu darbinieki pieņemtu pierādījumos balstīts lēmumus, piemēram? Jā, tas, diemžēl, nav tik viegli, kā gribētos, bet viena lieta, ko var darīt, ir, protams, runāt par pierādījumiem, runāt par hipotēzēm, tā kā pieņemt to zinātnieka domāšanu.
To mēs varam visi organizācijas kultūrā darīt ikdienā, ka nevis aizstāvēt savu viedokli, bet skaidri noformulēt mūsu hipotēzes. Man šķiet tā, kā mēs to varētu izmērīt, kā mēs to varētu uzzināt, pārbaudam un kādi pierādījumi mums ir. Nevis ir jāpierāda savas taisnība, bet mēs vienkārši godīgi atklāti runājam par mūsu pieņēmumiem, mūsu hipotēzēm, kāda informācija mums ir, un pieņemam labāko lēmumu, balstoties uz to informāciju, kas mums ir. Vai arī, ja mums nav pietiekami daudz informācijas, iegūstam kaut ko jaunu. Tā ir kaut kāda tāda vienkārša lieta, kā mēs varam ikdienā pieiet visu lēmumu pieņemšanai. Un tad, protams, ir arī neformālās izglītības iespējas, vai uzaicināt tādu cilvēku kā mani, vai ir arī citi pasniedzēji, kas arī Latvijā popularizē kritisko domāšanu. Ir uzņēmumiem iespēja veikt šādu veidu tālāk izglītības kursus, vai iekšienē, vai arī aizjot uz vienas dienas semināriem. Un šobrīd, laikam, latviešu valodā tiešsaistē internetā nav pieejams, man liekas, kursus par kritisko domāšanu, taču ir dažādi materiāli, tā pašā mūsu Skeptikafē mājaslapā un citur. Tas, ko var darīt, ir tas, ko mēs burtiski šobrīd darām, vai ne, popularizējam kritisko domāšanu uzņēmumu iekšienē ar, cerams, interesantu saturu. Man ir ļoti interesanti šajā sarunā, es ceru, ka tev un mūsu klausītājiem arī būs interesanti. Ceram. Un pavisam noveidzot, varbūt tev ir kaut kādi top 5, top 5 padomi, praktiski rīki, varbūt top 3, vienalga, cik liels tas tops tev, bet kas tev palīdz ikdienā, ko tu ieteiktu cilvēkiem arī praktizēt, kas palīdzētu gan šajā dezinformācijas laikmetā, hibrīdkara apstākļos un vienkārši vispārībā ikdienas dzīvē? Jā. Man laikam, tiešām gadrīz numur 1, ko es vispār varu ieteikt, un arī visiem padomājam par savu veselību un vispirms par miegu. Es teiktu, miegs ir tāda, vai ne, vienīgā universālā, tā kā vienīgā maģiskā zāles pret visu. Protams, interesantā kārtā nevajag arī gulēt vairāk kā 10 stundas dienā. Tā kā tas arī ir kaut kas, par ko vajadzētu uztraukties. Bet, pieņemam, atpūta. Miegs un atpūta, jā īstenībā. Un tādā ziņā arī tātad fiziskā un mentālā veselība, kas nāks ar to visu. Tā skaitā ir sevišķi, ja es daudz kustos, aktīvi sportoju, es kļūstu spēcīgāks, tad, kad es atpūšos un guļu, tad, kad man muskuļi sadzīst pēc tās slodzes. Tā kā ir sevišķi, ja jūs esat fiziski aktīvi, tad arī izguļamies, jo tad mēs pieņemsim labākus lēmumus. To es esmu sūrgrūti iemācījies, kā cilvēks, kas lielu daļu no saviem 20 ļoti maz gulēja, un tikai tagad saprotu pētījumu rezultātā arī, cik ļoti tas ietekmē lēmumu pieņemšanas spēju un kritisko domāšanu. Tā kā numur 1, es teiktu, izgulēties. Tālāk es teiktu, kontrolējam to, ko mēs liekam sev iekšā, ne tikai mutē, bet arī galvā. Un tas ir maksimizējam labas kvalitātes informācijas ieguvi, sekojot un lasot augstas kvalitātes mēdījus, augstas kvalitātes saturu. Tas nenozīmē, ka mums nevajag sekot tur influenceriem vai satura radītājiem sociālajos mēdījos, bet tā ir vispār tā efektīvā pieeja, ko pētījumi arī parāda. Nevis mēģināt kaut ko samazināt, negatīvus paradumus vai kaut ko tam līdzīgu, bet mēģinām palielināt pozitīvo. Un šī gadījumā, tātad patērējam kvalitīvu informāciju kvalitīvos mēdījos. Vienlaikus apzinoties arī, ka arī mēdīji ir tikai cilvēki un nezaudējam ticību mēdījiem, tad, kad, piemēram, ir kaut kādas kļūdas vai nepilnības, vai kad, piemēram, mēdīji, kuriem ir augsts kvalitātes standarti, vēl neziņo par ziņu, ko mēs redzam, ko kāds cilvēks, piemēram, ir ielicis sociālos mēdījos. Tā ir daļa no dzīves mūsdienās. Man liekas, tas pēdējais ieteikums varētu būt, ka šajos nenoteiktības un neskaidrības apstākļos mums ar to ir jārēķinās. Mums ir jārēķinās, ka nenoteiktība un neskaidrība ātrā pasaulē, kur ir dažādas ģeopolitiskās intereses, dažādas arī biznesa intereses, tā ir daļa no mūsu ikdienas.
Un jo vairāk mēs mēģināsim dzīvot tajā maģiskā pasaulē, kur neeksistē, ka es par to negribu domāt, tas neeksistēs, tā kā iebāžu galvu smiltīs, jo vairāk mums sāpēs, jo vairāk man sāpēs, tad, kad man tā neskaidrība, nenoteiktība trāpīs. Un es īstenībā gribu citēt to, ko es izlasīju pirms daudziem gadiem, vienu uzņēmuma, lielu uzņēmumu, Ungāru uzņēmuma Prezī.com vērtībās. Viņi 2018. gadā man uzaicināja aizbraukt pie viņiem, iedvesmot par kritisko domāšanu tieši. Un viņiem, man bija tūra pa viņu biroju, bet Budapeštā, un viņi man parādīja savu vērtību bukletiņu, un viena no viņu uzņēmuma vērtībām bija par neskaidrību, par nenoteiktību. Un tur bija ļoti, ļoti forši un tiešām iedvesmojoši arī noformulēts. Mēs esam profesionāļi. Mēs neļausim, lai mūs no ikdienas darba ritma izsit tik ikdienišķa parādība kā nenoteiktība. Un man liekas, tas ir ļoti, ļoti veselīgi un prātīgi tā to nodefinēt, jo nenoteiktība un neskaidrība ir daļa no biznesa dzīves, it sevišķi šajos ģeopolitiskajos apstākļos. Mums ir jāpieņem, ka tā ir daļa no realitātes, un tad, kad mums kaut kas tāds gadās, ka mēs nezinām, ko darīt tagad, piemēram, kā mums darīt ar uzņēmumu finansēm, tur ģeopolitiskajos apstākļos, ko man darīt, kaut vai vienkārši, ko man apsolīt vai ieplānot ar savu ģimeni, kad es nezinu, tur, piemēram, kas tur notiks nākamajā mēnesī. Tā ir daļa no mūsu šī brīža ikdienas, jo ātrāk mēs to pieņemsim un to tā kā iemācīsimies sadzīvot, jo mums būs mierīgāka dzīve. Jā, tas varbūt tas tā kā nav baigi varavīksnes un vienraģi un pūkains ēlējums, bet jā, tas trešais būtu apzināmies, jā, ka tāda ir tā pasaule, kurā mēs šobrīd dzīvojam, kritiskā domāšana un dziļa elpošana, veselība, mentālā un fiziskā veselība mums palīdzēs pieņemt labākus lēmumus ikdienā, gan privātajā dzīvē, gan biznesa dzīvē un visās citās jomās, un tas ir tāds superierocis īstenībā šādā sarežģītā pasaulē. Lūk, lielisks kopsavilkums no tevis, Edgar, un paldies, ka tu par šo tēmu runā ar iejūtību un realismu un diezgan nomierinoši. Tajā pašā laikā iedodot mums ieskatu kritiskajā domāšanā, kā tikko pats teici, ir kā tāds ierocis, tāds, ko mēs visi īstenībā varam iegūt savā īpašumā, vienkārši atsoties kritisko domāšanu, vienkārši esot par to informēti. Un paldies tev par praktiskajiem padomiem. Tāpēc, jā, sekojam kvalitīviem mēdījiem, atpūšamies, esam arī iejūtīgi viens pret otru, uzdodam jautājumus. Un, jā, paldies tev vēlreiz, Edgar. Paldies, Ieva. Ārkārtīgi liels prieks, ka tu man šeit uzaicināji, un es vienkārši esmu ļoti priecīgs, ka ir tāda uzņēmuma kā Švenka, kas runā par šo tēmu un apzinās tās nozīmīgumu. Un vienkārši tas pats fakts, ka es esmu šeit, ka mums ir bijuši šī saruna, ka mūsu cilvēki klausās jūsu uzņēmumā, tas parāda to, cik labs uzņēmums ir Švenka un tas, ka jūs domājat par pareizajām lietām. Tā kā es būšu jūsu vēstnesis un reklamēšu un pastāstīšu par savu pieredzi. Prieks dzirdēt un tiešām novērtējam. Tā kā tā, ar šo mēs arī atvadamies un nākamā Domu degļa epizode jau pēc 2 nedēļām. Tā!